Nu ko, dāmas un kungi, kopā ar jums ir всё. Всегда. Везде. Labvakar, vai labdien, vai labrīt arī. Tad šovakar mēs esam vienā foršā pasākumā, kas ir Eldera dzimšanas dienā. Tieši tā, un, manuprāt, lieliskā vietā kā teātra bārs. Pati galvenā, protams, ir mamma, Eldera mamma. Iesim sapazīties ar Eldera mammu. Ejam. Valde ar Valdes pazīstams. Valda apmeklē ar Elderu arī manas pasākums. Man liels prieks, un man liels gods arī šodien stāvēt šeit uz skatuves un vadīt Elderam pasākumu kopā. Šodien tik burvīgi izskatās. Perfekta. Es pat neteiktu, ka Elderam ir 33. Cik gados viņas dzemdējāt? 13 gados? Es biju pilngadīga un stipri vairāk. Oho. Vat tā. Nu, pastāstiet vispār, kāds Elders ir bijis bērnībā? Burvīgs bērns. Kādas palaidnības viņš darīja? Jo visi burvīgie bērni noteikti taisīja kaut kādas palaidnības. Savādi gan, bet netaisīja. Kad izauga, tad aizgāja. Man tā liekas, jā, kad aug, tad... Viņš ir pilngadīgs, viņam ir tiesības uz to. Mamma Valda apsveic savu dēlu lielajā kamerā. Visi skatītāji to redzēs un dzirdēs. Mamma Valda, jūsu vārdi. Mīli to, ko ir vērts mīlēt. Aizmirsti to, kas nav īsti veicies. Nebēdā par dienām, kas tev varbūt sarūktina. Bet tā kā tu esi ļoti radošs cilvēks, ļoti spēcīga personība, tad es ticu un zinu, ka tev būs spēks īstajā brīdī, īstajā laikā. Galvenais veselība šobrīd, un pārējais jau būs. Nākam droši! Pārsteigumu! Superīgs dziesma! Superīgs pāris! Un jums kungi Elders! Urau! Tas kaut kāds vienreizējs! Rekur dejotājs ar dejotāju! Bildējām, kamēr var? Ļoti labi! Man liekas, Edgar, uz šī tempica nav tik vienkārši dejot. Bet skaisti. Vau! Zin kā, dēls ar māmu kopā vienā dejā. Jūs atbalsiet! Elders un Valdā! Mums ir jāiesildās, dāmas un kungi! Gaviļnieks, Elders, Salvis, Ozoļš, aplausi! To es saprotu! Parādi šodien savu jaunu tetovējumu. Jā, tev jauns tetovējums. Es redzēju, bet... Parādi visiem un presē arī parādi. Nu, mēs tad... Šitā nostājies. Vat, labi tā. Tas ir jauns tetovējums. Burtiski, cik dienas? Viena diena šim tetovējumam. Bet nu ko, pirms mēs sauksim sponsorus, es zinu, ka tomēr tu gribētu arī apsveikt vecākus un pateikties visiem, tā kā es te dodu šo mikrofonu. Tā, Pēterī, bītiņa nost, runās Elders. Jā, nu ko, labvakar, mīļie. Beidzot, es tieku pie runāšanas. Bet tāds mazas. Es ceru. Runāšanas. Katrā ziņā vispirms es gribu pateikt milzīgi paldies ikvienam, katram no jums, kas ir šovakar šeit. Jo, nu, tas laiks ir tā kā ir un ir pienācis tas īstais brīdis, kad ir tā jubileja, kad visus kopā jūs šeit var sagaidīt, var katru vienu satikt, samīļot. Un tiešām laikam šeit ir tie cilvēki, kurus ikdienā nevienmēr sanāk satikt, nevienmēr sanāk pateikt tos labos, mīļos, foršos vārdus, bet katrā ziņā katram vienam no jums ir medaļa, katram vienam no jums ir mana vislielākā pateicība un lielākā mīlestība par to, ka jūs man esat. Paldies jums! Skatuves! Jūs mums pēc tam pastāstīsiet, kā uztaisīt tik forši garu dēlu. Kā uztaisīt? Nu jā. Nu ko, dārams un kungi, vēl viena bildīte kopā ar vecākiem. Elders, mamma Valda un arī tēvs. Nu ko tu? Kungi, labvakar! Labvakar, galds! Atklājam, mēs ar Edgaru atklājam ēdināšanu. Jā, ēdināšana. Šodien ir ēdināšanā, mums ir salāti. Kas tie tādi? Tur kaut kāds zivtiņas, laikam, ar
ar šito te... Bet tu jau vari pagaršot. Davai, es ceru, ka šito tu pagaršos, es pagaršošu. Es pagaršošu tādas garšo un stāstu. Vai mērcītes nav? Mērcīt, nu, kur ir pa vidu mērcīt. Baigi normāli. Kas tas ir? Zivs. Zivs, tā es arī domāju. Dāmas kungi, es pagaršošu pārbaudītas vērtības. Nē, normāli. Un te ir sieriņš. Ko jūs garšosiet, skatāties? Brālis un viņa sieva. Tā, tu līdz zivs nākat. Nākiet, rekur, grila zivs. Grila zivs vai vistā. Jā, tu līdz jūs pateiksiet, droši nāc, droši tu arī nāc. Un tūlīt mēs uzzināsim, kurš no viņiem vairāk ēd. Jā. Gaidām sieviņu izskatās. Ko iesakam pagaršot? Zivi. Kā tevi? Salātus. Cēzara salāti. Cēzara salāti? Labāk pagaršot. Vakar ziņas jau aizbēga. Nē, vakar ziņas, vakar ziņas, vakara vārdam. Labvakar. Es gribēju zināt, kad mēs varēsim kļūt par sadarbības partneriem ar vakara ziņām. Bet jūs jau esat paskat kļuvuši, jūs taču visu laiku bildē. Jūs visu laiku teicāt, prese, bildēt. Nu jūs taču bildēt. Nemanami. Nemanām, jā. Nu, kaut kāds sirds novēlējums Eldaram. Jā, tāpēc, ka viņš ir ļoti sirsnīgs, ļoti atsaucīgs, ļoti mīļš cilvēks, lai viņam tiešām veicās, lai viņš to savu zvaigznes statusu izspodrina riktīgi un vienmēr uz pirmajiem. Kas vajadzīgs tādai? Kas ir tā lupatiņa, kas ir spodrina? Jā, kas ir tas, kas to dara? Es domāju, ka viņam ir jāprec Lienas Kulme. Super! Lienas Kulme ir tā lupatiņa. Nē, es domāju, ka viņam ir jāprec Lienas Kulme. Tāda. Nē, jāaizbrauc uz Dubaju ar Lienas Kulme vai uz Abu Dabī. Nu, vienalga. Tas būs vienkārši sensācija. Čau! Čau! Kā iet? Labi. Kā garstāvoklis? Perfekts. Mēs esam ielūgti vienā ekskluzīvā tusiņā, kur runā, ka daudzi nemaz netika iekšā. Jā, netika, vēl nav tikuši. Vēl nav tikuši, viņas pat neviens arī neaicināja. Bet to mēs neko neteiksim, jā? Jā. Kāds garstāvoklis šodien? Nu, kolosāls, no Eldram dzimšanas diena. Super, jā. Nu, varbūt, es nezinu, kaut kādi tavi vārdi. Ko tu viņam vēlētu? Visā tajā viņa 33. Es gribu pateikt tiešām, ka Eldars man ir bijis kolosāls draugs visu šo laiku, jo no agras bērnības. Uz viņu vienmēr var paļauties, viņš ir kolosāls cilvēks, pozitīvs. Un, ja man ir slikti, viņš ar humoru man izvelk no manām nepatiks un vai sliktā garstāvokļa. Viņš ir vienkārši kolosāls cilvēks. Jā. Nu ko, čau! Čau. Kāds garstāvoklis šodien? Ļoti labs. Ko mēs šeit šodien darām? Svinam Eldaram dzimšanas dienu. Urā! Eldaram! 33, kas man vairs neatgriezīsies. Man vēl priekšā? Man vēl priekšā. Kā jūs pazīstat Eldaru? Es teicu, labāk skaļāk neteikt. Ok, labi, bet man var. Mēs taču braucam kruīzā. Nu, tu kruīzā, tu iepazīsti, kā arī Nē. Kruīzā ar Tallinku? Jā, ar Tallinku. Romantika? Izabela. Izabela. Bija fantastisks brauciens, un man nepasien bija dzimšanas dienā, viņš man tādu apsveikumu atsūtīja un atcerējās visu šo braucienu. Vienkārši es biju, super. Eldars tāds ir īstenībā. Viņš ir fantastisks. Nu ko, man gribās tādu varbūt novēlējumu mums trījiem, no katra tādu... Nu, zini ko, pats galvenais ir veselība. Labi. Veselība, iekšējais miers, veiksme visam, kam tu dari. Un, zini kā, nu, izbaudīt tos 33 gadus. Lai viņam visu mūžu saule spīd tā kā šodien spīdēja, lai viņam visu laiku ir veselis miers un lai viņš būtu spēka pietikuši priecēt cilvēkus joprojām un vēl vismaz 99 gadus. Lai viņš turpina būt tikpat traks, kāds viņš ir pašlaik, un lai nemainās. Ar visam trakulībām. Spēks ir tām trakulībām, jo, nu... Dāmas kungi, visas plates ir pirmās melodijas plates. DJs Pēteris, kā tu šitādas plates esi dabūjis? Nu, rūpīgi meklējot. No seniem laikiem. Gan no seniem laikiem, gan arī no jauniem laikiem ir. Kāda mūzika šodien būs? Laba. Tad rociņa. Otrā. Atkal. Netiek tev līdzi. Kas? Rociņa? Davai šitā, Abas laikos tā nedejoja, bet nu tomēr.
Yeah! Peter is in the house. Peter is in the house. Dame i gospoda, aber... Ladies and gentlemen, theater bar director, the boss. Ne būs! Neko kādu vārdu. Elder, lai arī viņš ir jauns cilvēks, sasniedzis zināmu tomēr statusu savā dzīvē, bet jebkurā gadījumā viņš ir vēl jauns, viņam ir augsts un augsts. Ne aukumā, bet vispār. Bet platumā, jā? Nu, un kā to teikt? Nu, novēlam mēs viņam, es domāju, ka man daudz pievienosies pie šī teiktā, kad lai viņam itin viss būtu, bet par to nekas nebūtu. Elder, esi zvaigzne šodien. Un arī... Aplaudam, jā, un palīdzam viņam uzlikt zvaigzne. Lai visa presa par tevīm raksta, un tas uz visām slajām, uz visiem vākiem un tā tālāk. Tā joprojām priekā. Kur ir manas blondas meitenes? Labvakar! Es jau tavas? Nu, šovakar var teikt tā. Nu ko, meitenes, sakiet kaut ko labu par Elderu. Kā jūs iepazināt Elderu? Nu tā teikt. Pikantas lietas. Mēs dejojot. Pikantas lietas, ļoti labi, tas ir labi. Man ir radnieciska dvēsele ar viņu. Ļoti forši. Nu, kādas ir 3 foršas īpašības, ko pa abām jūs varat izdomāt par Elderu? Viņš ir atklāts. Sirsnīgs. Jā. Un? Atklāts, sirsnīgs un? Seksīgs. Tā! Un ja jums ir radnieciskās dvēseles, tad jūs arī esat tādas noteikti. Un mēs gaidām 1. jūniju ļoti. Sixpacku gribat? Jā. Tad bija apņemšanās. Nu ko, jūs novēlējums viņam? Turpināt uz šī viļņa, uz kura viņš ir uzkāpis šajā Jēzus vecumā. Un lai tā iet, jo tā ir... Un nenokāpt no tā viļņa, nenokāpt. No tās virsotnes, jā. Tikai augstāk un augstāk. Augstāk, vienā. Liels jums paldies un lai forši partijas! Un mēs būsim ar Elderu kopā! Saki, lūdzu, kādi ir mīļākie Eldera vingrinājumi, ko viņš labprāt izpilda? Mīļākie vai mīļākie? Mīļākie un pēc tam Īslupien viņam ir mīļākie. Tas ir kaut kā jāsēžās vai kāds ir? Tas ir vienkārši priekš. Vienkārši šie viņi mīļākie? Viņam ir mīļākie. Viņam presīte tā mīļākā. Kāpēc? Tieši to viņš tais, bet mīļākie viņam ir īslupien. Atnāc tu uz treniņu, tu redzēsi, kas ir mīļākais no darbība. Man vēl, ka es jau salūzīšu pēc kaut kā pāri šitajiem jau somam. Man liekas, ka izklupien arī... Tas smagākais, grūtākais? Grūtākais, jā. Grūtākais vingrinājums. Ja tu arī esi profesionāls sportists, tu no izklupieniem centies izvairīties. Viņi atņem pietiekoši daudz enerģijas. Labvakar, Laura Raila! Čau! Labvakars! Kā klājās? Oi, forši, svētki, piekdienas vakars, kas var būt labāks. Saki, cik ilgi tu Elderu pazīsti? Elderu es pazīstu gadus 3 vai 4, man šķiet, mēs iepazināmies kaut kādos pasākumos, un tad tā pavisam tuvāk mēs iepazināmies pagājušajā vasarā, kad viņš gatavoja manu kāzu deju vienam šovam. Lauriņa, novēlējums Elderam? Es īstenībā Elderam kartiņā ierakstīju, ka laba daudz nevajag, bet pēc manam vajag gan, tādēļ visa kā daudz. Amazing music, yeah, and amazing music, yeah, from saxophone. I see nobody but you. I'll never confuse. Hey. Tāda pasteiga, vai bija labi? Tāda pirkstiņa bija labi!
Bet viņš nezināja. Bija ļoti labi. Skatīties uz Elderu nobildēt viņas seju. Apmeklējiet viņa šovus. Aiciniet Facebookā un visur citur. Jāaicina arī uz pasākumiem. Redzi, pats pasākumu atnāca, hop, bet flešku nevajag, viss ir. Jā, viņi nāk pēc fleškas. Tas ir ļoti izdevīgi, jā. Nu ko, loterija? Loterija. Jau, sākam, jā. Un nākamais būs Edgars tā. Skoli mums? Tad mums. DJs, uzmanīgi. Dāmas un kungi. Es zinu, kas tas ir. Tas ir tas. Ārprāts. Un viņš uzvarēs to, paga, bet līdz mēs Elders paņēma, ko uzvarēs. Elder pasaka, ko uzvarēs. Ko dabūs cilvēks, jā. Tas būs tās īpašais cilvēks. Pirmā dāvanu karte ir Deju skolas solis augšup. Dāvanu karte 50 eiro vērtība apmācībā. Un saņemto Ojārs Nīcmanis. Tā, nu, Ojar, tev būs jāiet. Paldies, jā. Kā mēs sarunājuši šeit, paldies tev, jā. Ui, kādi pateici, jā. Paldies, Arvīt, pa 20 eiro. Viss kārtībā. Paldies, saņēmā kontā, ja nav ir. Viss kārtībā, 50, 20, 30 mums. Nu ko, paga, bilde, tad ies uz Deju skolu, ko viņi tik tur mācīsies. Mammu Valdu arī var aicināt līdzi, jā? Es domāju, ka jā, tad mammai Valdai jāiet, 100 kubus. Nu ko, paldies, turpinām tālāk. Nākamais, mēs pildījām, vai ne? Mēs pildījām. O, jā, ar manu es esmu tetuvēju to roku. No laimīgās vannas. No laimīgās vannas. Tā, paga, lai Elder sākumā... O, Johaidī. Man kaut kā veicās. Viņa nesamaksāja. O, Johaidī. Kas mums ir? Nē, es kādreiz savs biznes, turpini. Dāvanu karte no Ziedu salona Krokus LV. Stāda Džeks pareizi. Stāda Džeks un tulīt, tad īpašā balva no Stāda Džeka Zinaīda. Tā, aicināsim teātra vārdu direktoru izvilkt nākamo. Jā. Kur viņš ir? Rekur ir žilajā žaketē. Jā, nu nāču. Un to ar viņu tā čomiski jau, es esmu jūs ar teātra. Es uzreiz pēcīt vēl cārā. Nav ko marinēt. Davai! Lies! Yes, ir. Es tulīt izlasīšu. Pasaka meiteni vai Džeks? Man interesē personīgi. Kas tas bija? Kas tas ir? Tas ir. Laura Railas Rauslaiks vīrs. Nikita Lakstīgala. Un vai viņš arī Elders, ko viņš saņem vispār? Tad, Nikita, tu esi uzvarējis Elderu. Tev būs jāved par savu budžetu viņu uz vakariņām, bet tu varēsi darīt ar viņu, ko tu gribi. Jebko, viņš būs tavējais, vienīgi tev būs jāizmaksā vakariņas. Jā. Es gribētu, lai Lienes kulma izvelk. Lienes kulma. Es vēlētos, lai Lienes kulma izvelk. Lienečka! Naču. Kāpēc? Ļoti pozitīvi. Normāli, mēs kā pozitīvi Džekam Vladimir redzam. Zini, tāda skaistā blondīna. Jā? Tev vairs nav jāraizējās, Edgar vairs nevajadzēs vest vakariņās. Nikita jau ir izņēmis šo dāvanu karti. Edgars lasa, bet Edgars neko nezinu. Jā. Tā kaut kāds emocijas. Es viņu nezinu. Iedomās? Viņi zini? Nerādam vēl dārstu. Viņi zini? Viņi pazīst šīdo Džeku? Uzvārds ir pazīstams. Jā? Kas tas ir? Es nezinu. Un tad mums ir kungi Timofejeva kungs, Māris Timofejevs. Treneris. Es teicu, ka pazīstams uzvārds. Kas Vilks? Vilks vispār operators Vilks. Jā, sen nav prasīts kaut kādam cilvēkam. Izvēl kaut vienu parādu. Cilvēks no malas vēl nav kādu Vilks. Jā, viņš Vilks nav, возьми нормально. Возьми. Одну. Хороший, когда написано Эдгар Сторетто, да? Да. Dāmas un kungi. Ko? Sakam ko? Širo es pateikšu. Atpūtas centra bolero dāvanu karte 6 personām bowlingam. Tātad 1, 2, 3. Stādu Džeks. Un vēl viņa kompānija. Ervīna nāc šurp. Dāmas un kungi, Ervīns! Petros. Saņem, jā. Stādu vīrs. Ja jums interesē stādi augļi, augi, Pērciet šodien un 5 no jums viņš paaicinās līdz uz bolero. Jā, tusējiet, traucējieties ar viņu šodien. Tiksiet uz bolero. Paldies, Ervīna. Paldies. Vari būt brīvs. Tā, nu ko, kas Laura Raila mums vilks, ne? Jā, Lauriņa. Lūdzu.
Jāizvelk sevi. Jāizvelk sevi, o tas tik būtu joks. Nu, varbūt ar Reto jāizvelk. Bet es nepildīju, vai pildīju, es neatceros. Pildīju. Kā tu zini? Tu sarežģīts. Sākumā ko laimē? Ko laimē? Jā. Dejas skolas solis augšup dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Oho! Tad visi šitie dejos, tad mēs aizējām Rahmīru. Vai šeit ir Rahmīrs? Es viņu šeit savādāk sauktu, bet nu labi, šovakar es klusēju. Vēl 50 eiro, 30 no tevis graudā un pārējo saņems dāvanu kartē. Jā, visu labu. Paldies! Pie tādu džeka tālāk. Tā. Kurš grib vilkt? Paceļam Roči, roči. viņi mainīsies. Viens ies uz bolero, otrs uz nodarbībām. Es gribētu tomēr brāļa sievu. Davai, brāļa sieva, ok. Mums vēl ir vispār dāvanas. Cik? Mēs tās arī varam dāvināt. Nē, tās tev dāvināt. Tāda. Ok, liešam vaļā. Ja kas mani uz kāzām arī var pasūtīt www.facebook.com. Edgars Retos kāzām. Paldies, jā. Nē, man... Kā vīru? Jā, kā vīru, jā. Es nesaprotu. Tas itāliski ir rakstīts. Tas ir Edgars Reto, vai ne? Es zinu, es sapratu. Tu saprati. Ko? Vēl viena dejas skolas dāvanu karti. Vēl viena dejas skolas dāvanu karti. Tad mums šeit šodien dejos Andra Alamo. Aplausi! Alamo! Dāmas kungi, rekur Andra, prieks iepazīties. Buongiorno, signore. Come stai? Me hablo un poco italiano. Una poco de aplausi. Sì, un poco applausi tu, signora. Gracias, muchas gracias, bella. Perdóname. Muchas besos. Muchas besos. Abrazos. Abrazos, sí. Kurš? Elders, davai Elders vēl. Davai beidzot Eldaru vienu. Tās ir vakarīgs ar Vakarīgs ar Eldaru. Nu, bet tiešām vēl viens vakariņas? Cilvēki bankrotēs. Nē, tas ir prikols. Bet tas ir baigais, bet tas ir forši. Nu, labi. Dāmas un kungi. Pēc afterpartija. Man interesē ko? Pēc afterpartijā saņems vakariņas, varēs Eldaru vest vakariņas DJs Einars. Nu nē. Nē, tas nav, tas ir Pēteris. Einars, Pēteris. Daudz baltu dieniņu, laimiņa dodi, diženi, raženi, strādājoti. Diženi, raženi, strādājoti. Daudz baltu dieniņu, laimiņa dodi, diženi, raženi, mīlējoti. Diženi, raženi, mīlējoti. Sveiks, lai dzīvo tagad, lai Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo. Sveiks, un daudz laimes no dzimšanas ir aplausis skaļi Eldarā. 33. Eldarīm, sveicam tevi! Cik kā manos gados jau spēka nav? Ir. Viņš nekad nav skriedis. Pirmo mammai, un tad mēs pārējo uzticēsim profesionāļiem. Nu ko, dāmas kungi, partijas ir gandrīz vai noslēdzies. Pirmā daļa, un tad būs afterpartijas. Kādas sajūtas? Nu, fantastiski, nu lieliski. Cilvēki satikti, draugi bijuši ciemos. Protams, milzīgs paldies Lienai Skulmai un vadītājiem Edgaram un Vovam. Vadītāji paši labākie, paldies. Liene, kādas tev emocijas? Ļoti labas, ļoti labas. Saki lūdzu, piemēram, kā tu vēlētos pavadīt savu nākamo dzimšanas dienu? Es par to pat domāt negribu. Bet es zinu, kas vadīs nākamo Lienas Skulmas dzimšanas dienu. Nu, kas to zina? Bet, dāmas kungi, mēs visi kopā sveicam Eldaru. Eldar, lai tev, kā saka, vienmēr stāv mati, tādi lieli, un lai tev viss tas labākais piepildās. Paldies. Ko tu sev vēlētos laika kapsulā pēc gadiem 5 iemest? Tikpat daudz, tikpat mīļus un tikpat foršs cilvēks apkārt. Вот tā, друзья, foršus cilvēkus apkārt. Paldies! Paldies! Atā!
Ātri vēl rāda, dāmas un kungi, mums ir Eldera ģimene. Pastāsti, kas mums te ir, Elder? Mamma, tētis, brāļa, sieva un abi brāļi. Abi brāļi. Nu, ko saki, ar ko tev ir bērnībā bijušas visciešākās attiecības, izņemot mammu un tēvu? Ar brāļiem? Ar brāļiem. Kāda bija mīļākā spēle bērnībā? Vienam otru bukņīt. Tādu palaidnību esat darījuši kopā. Par ko zināt, drīkst tikai presi un visi pārējie. Mamma to nedzird. Nebija blēņas. Neesat kādam akmeni pa logu iemetuši? Jā. Nē? Kaķīti trimējuši? Nav nācija. Vēl nav, nu labi, visi ir priekšā. Nu tad novēlējums no brāļiem. Lai turās. Lai katru dienu īpaši. Nu ko, paldies, te dodam jums iespēju nobildēties. Dāmas kungi, Eldera 33. Kāda var žaketa mammai? Man patīk, kā mamma vienmēr labi izskatās. Viņa visos pasākumos, atļaušos piebilst, visos pasākumos izskatās satriecot. Un šovakar viņa nodejojas ar Mail Empire pat. Un tevs? Šodien pirmo reizi redz tēvus. Tas arī, jā. Nu, tā tad abi brāļi. Kad domā, brāļi ir līdzīgi Elderam? Man liekas, ka nē. Nē. Iespējams, tas viņam ir rižie mati vienam, nu tas tuvāk Elderam. Jā, kaut kā tā. Tas viņš ir. Bet otrs mazāk, bet nu galvenais, ka viņi draudzējās ļoti labi. Nu ko tā, dāmas kungi, ar jums bija Edgars Tareto, Vova Zarov, Silvsik, Davis D. Atā. Lai jums veicās.